Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pāternieki darbību. Valdības lēmuma projekts jau ir pieejams publiski. Valdībai atbalstot ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Pāternieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežu šķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežu šķērsošanas vieta, kur izmanto tikai kravas vilcieniem. Pasažieri ar lidmašīnām uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka sarunas ar Irānu sāksies pirmdien. Paziņojums sekoja viņa apliecinājumam, ka tiks atlikti postoši triecieni Irānai. Acīmredzot, viņi nevēlas, lai viņiem uzbrūk. Viņi zināja uzbrukuma apmērus, jo redzēja, kā tas veidojas. Svētdien lidmašīnā Air Force One žurnālistiem sacīja Trumps. Tagad mēs ar viņiem sazināmies sarunu formā. Tas sāksies rīt pēcpusdienā, sacīja prezidents, nesniedzot sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai dalībniekiem. Sestdien ASV prezidents paziņoja, ka atsakās no nodoma veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš Otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās kontūras jau ir saskatāmas. Runājot svētdien, Trumps sacīja, ka gan Irāna, gan Amerikas Savienoto Valstu partnervalstis, Saūda-Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti un Katara, lūgušas uzbrukumus atlikt. Šā gada sākumā vislielākais bērnu īpatsvars Latvijā bija Rīgas tuvumā esošajos novados, bet mazākais Latgalē. Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka starp novadiem lielākais bērnu īpatsvars bija Mārupes novadā 29,2%, Ādažu novadā 24,8% un Ķekavas novadā 24,4%. Galvaspilsētā bērnu īpatsvars ir salīdzinoši mazāks 17%. Zemākais bērnu īpatsvars bija Latgales reģionā 15,5%. Krāslavas novadā tie ir 12,1%, Augšdaugavas novadā 13,1% un Ludzas novadā 13,9%. Kopš pērnā gada bērnu skaits samazinājās par 9200, jeb 2,7%. Gada sākumā Latvijā dzīvoja 334 tūkstoši bērnu vecumā līdz 17 gadiem, veidojot 18,5% no kopējā iedzīvotāju skaita. Dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi 180 000 eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai 2026. un 2028. gadā. Kā liecina informācija elektroniskajā iepirkumu sistēmā, pretendentam iepriekšējo 3 gadu periodā jābūt pieredzēji lauka darbu organizēšanā un koordinēšanā teritorijās ar lielo plēsēju populācijām, tajā skaitā paraugu ievākšanas tīkla organizēšanā, datu apkopošanā no vairākiem informācijas avotiem un monitoringa datu kvalitātes kontroles nodrošināšanā. Uz lāču monitoringa veikšanu var pretendēt, ja ir vismaz 3 gadus ilga pieredze projektos, kuros veikta dabas vērtību uzskaite, datu analīze un populāciju tendenču novērtēšana zīdītāju, izņemot sikspārņus vai lielo plēsēju sugu grupām boreālajā bioģeogrāfiskajā reģionā vai Baltijas jūras reģionā. Pretendentiem konkursam jāpiesakās līdz 21. augusta 10 no rīta. Daugavpilī no 1. oktobra ievērojami augs pašvaldības dzīvokļu īres maksa. Deputāti atbalstīja lēmumu projektu par grozījumiem saistošajos noteikumos par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu. Izmaiņas stāsies spēkā jau 1. oktobrī. To mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanu un remontu, ņemot vērā būtiski pieaugušās būvniecības, materiālu, energoresursu un apsaimniekošanas izmaksas. Pašvaldībā uzsver, ka īres maksas pārskatīšanas nepieciešamību pamato ar Tiesību sarga 2025. gada ziņojumu par pašvaldības palīdzības ietvaros piedāvāto mājokļu pieejamību un kvalitāti. Tajā norādīts, ka pašvaldību dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa uzlabošanu ilgstoši kavējas finansējuma trūkums, savukārt prasības dzīvojamo telpu kvalitātei turpmāk pieaugs. Pašvaldībām jānodrošina, lai to piedāvātie mājokļi būtu dzīvošanai derīgi, droši un cilvēka cienīgi. Tādēļ nepieciešami regulāri ieguldījumi dzīvokļu remontā, māju uzturēšanā un dzīvojamā fonda atjaunošanā.
Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem īres maksa par dzīvokļiem, kas izīrēti kā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, kā arī pārējiem pašvaldības dzīvokļiem, tiks palielināta no 30 eiro centiem līdz 70 eiro centiem par kvadrātmetru mēnesī. Savukārt speciālistiem izīrētajiem dzīvokļiem īres maksa pieaugs no 1 līdz 1,5 eiro par kvadrātmetru. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Alisa Plus Radio.